Vai tu sadusmotos, ja no rīta pamostoties, ieraudzīt, ka kāds tev pa nakti, piemēram, ir nogriezis matus? Nu, protams, tu taču nebija to lūdzis. Un ko tu teikt, ja kāds tavās kabatās būtu sabāzis atkritumus? Bet ko jūt daba, kad cilvēki izcērt viņas mežus, piesārņo viņas pļavas, gaisu un mākoņus? Iedomājies, kas notikt, ja daba kādu dienu patiešām sadusmotos uz cilvēkiem par pāri darījumiem un aiziet projām, atstājot cilvēkus vienus. Starp citu, pie dabas pieder arī planēta, pa kuru mēs staigājam. Nu un Saule? Saule arī ir dabas sastāvdaļa. Tas, kas tur spīd, ir tikai Jāņtārpiņš. Arī viņa nemaz nebūtu, ja viņš brīnumainā kārtā nebūtu izglābies, kad kāds pavasarī aizdedzināja sauso zāli jeb kūlu. Katru pavasari Latvijā kūla deg vismaz 1000 dažādās vietās. Tātad Latvijā dzīvo vismaz 1000 cilvēku, kuri ir dumjāki par dzīvniekiem, jo dzīvnieki nekad tā nedarītu. Sadagot sausajai zālei, sadag arī ķirzakas, vardes, putnu mazuļi, zirnekļi, kukaiņi. Nes kāpēc par ugunsgrēku un nelaimi cilvēku uzskata tikai to, ja no degošās kūlas aizdegs mājas un kūtis. Dažkārt mēs nodarām dabai pāri, paši to neapzinoties. Mežā atstāta limonādes pudele nogalinās 100 kukaiņu. Skudras un vabolis, saldās smaržas vilināts, pudelē ielien, bet ārā vairs netiek. Arī pati pudeli gulēs sūnās 10 gadu, jo plastmasa dabā nesadalās. Nav taču grūti ievērot vienkāršu likumu. Ko tu uz mežu aiznes, to tev no meža ir atkal jāatnes atpakaļ. Un jāiemet pilsētas atkritumu konteinerā. Tad viss būs kārtībā. Mežs netiks piesārņots. Lai dabai palīdzētu, Latvijā ir izveidoti rezervāti un nacionālie parki. Rezervātos tiek aizsargāts viss – dzīvnieki, augi, pat veci nokaltuši koki, jo tie ir mājvieta daudziem putniem un kukaiņiem. Kāpēc par rezervātu nevarētu pārvērst pilnīgi visu Latvijas teritoriju? Nu, ja tā būtu, tad nekur mežā nevarētu lasīt sēnes, ogas un riekstus, nekur nevarētu makšķerēt un cirst malku. Ja visa Latvija būtu rezervāts, tad arī lielākajā Latvijas daļā nedrīkstētu atrasties neviens cilvēks, izņemot zoologus un botāniķus, jeb zinātniekus, kuri pēta dabu. Tāpēc visas aizsargājamās teritorijas neaizņem pat 1/10 daļu no visas Latvijas. Ja kādā vietā ārpus rezervātiem tiek atrasts rets dzīvnieks vai augs, piemēram, melnā stārķa ligzda, tai apkārt izveido dabas liegumu, kurš ir tik liels, cik katra atsevišķa dzīvnieka vai auga aizsardzībai tas ir vajadzīgs. Pats melnais stārķis, meklējot mazuļiem barību, ar pāris spārnu vēzieniem izlidos ārā no savu liegumu, tāpēc, protams, daba jāaizsargā kopumā. Bet, lai kādu retu augu vai dzīvnieku aizsargātu, jāzina, kur viņš aug vai dzīvo. Zinātnieku, dabas pētnieku Latvijā ir maz, un viņi vienkārši nespēja vienlaicīgi atrasties 100 vietās, lai visu izpētītu. Bet arī jūs varat palīdzēt zinātniekiem. Kā? Meklējot retos dzīvniekus un augus. Cilvēkam ejot dabā jābūt uzmanīgam un piesardzīgam un jāatceras dažas lietas. Nekādā gadījumā nedrīkst ēst nepazīstamas ogas un uzmanīgi jāizturas pret jebkuru nepazīstamu augu. Ieraugot latvāņa resno dobumaino stumbru, tā vien gribas nolaust to ceļu spieķim. Nedari tā. Latvāņa sola nokļūstot uz ādas, tūlīt radīs apdagumu un čūlas. Vemšanu var izraisīt viena vienīgā pēsta čūskoga. Ja plūcot kodīgās gundagas ar rokām paberzē acis,
Tās nevien sāk sāpēt, bet iestājas arī elpošanas traucējumi. Viena no dabā indīgākajām vielām, līķinde, veidojas arī mirušajos dzīvniekos. Nedrīkst aiztikt pat beigtus kukaiņus. Uzmanies, tā ir odze. Viņas ķermenis ir nespēcīgs, tāpēc daba odzei uzdāvājusi 2 indes zobus. Odze pat, protams, cilvēkam neuzbrūk, jāuzmanās, lai tai neuzkāptu. Lai izvairītos no saslimšanas ar ērču izraisītajām slimībām, visdrošāk ir pavasarī saņemt poti pret ērču encefalītu. Kā uzzināt, cik daudz un kādi dzīvnieki būtu jāmeklē? Tāpēc sākumā jālasa par tiem grāmatās. Šis skaistais tauriņš ir laimiņu dižtauriņš. Pēdējo reizi Latvijā novērots apmēram pirms 200 gadiem. Daži cilvēki tomēr apgalvo, ka šo tauriņu Latvijā ir redzējuši, priecīgi lidojam. Tikai nezina, ka šim tauriņam ir jābūt jau sen izmirušam. Arī 7 centimetrus garā dižā briežvabola tiek uzskatīta par izzudušu, bet nebūtu nekāds brīnums, ja tieši tušo vaboli kaut kur dabā nejauši ieraudzītu. Arī purva bruņurupuči Latvijā ir tik reti sastopami, ka zinātnieki būtu priecīgi uzzināt pēc iespējas vairāk to atrašanās vietu. Tikai jāzina, kāds tas izskatās. Bieži viņus jauc ar izbēgušiem stepes bruņurupučiem, kurus var nopirkt katrā zooveikalā. Diemžēl stepes bruņurupuči dzīvot savvaļā nav spējīgi. Mūsu ziemas tiem ir par augstu. Kas jādara dabā redzot retos dzīvniekus, piemēram, sarkanvēdera ugunskrupi? Pirmkārt, nekādā gadījumā tos nav jāķer, sevišķi, ja tas ir trauslais laimiņu dižtauriņš. Ja ir iespējams, dzīvnieki jānofotografē, pēc iespējas mazāk tos traucējot, jāpieraksta vietas nosaukums un datums, kad tas ir redzēts. Un tad to var pieteikt dabas mācības skolotājam vai arī sazināties ar zinātniekiem Latvijas dabas muzejā.